Gintaro mēbeles 21 gads. Visu oktobri pērkot gultu, matracim 30% atlaide. Bet šo sestdienu svētku atlaide. Dāvanas un kārumi gaida jūs mūsu salonos Rīgā un Daugavpilī. Ir 8 vakarā, esiet sveicināti TV3 ziņās studijā Ārnis Krauze. Izrēla turpina gaisa triecienus pa Gazu, tikmēr atklājas arvien vairāk liecību par teroristiskā grupējuma Hamas zvērībām Izrēlā. Un arvien vairāk pierādījumu par Kremļa saistību ar Igaunijas-Somijas gāzes cauruļvada avāriju. Īsi pirms noplūdes pie tā bija fiksēts Krievu karakuģis. Lūk vēl kādi temati turpmākajā pusstundā. Ukrainas bruņoties spēki turpina virzību uz priekšu pie Robotinas. TV3 ziņās reportāža no pozīcijām. Pedagogi pauž neizpratni, kā tad īsti rīkoties saistībā ar saņemtajām draudu vēstulēm, bet valsts policija, lai skaidrotu situāciju, sasauc īpašu preses konferenci. Rīgas Stradiņu universitāte kļūst par pirmo augstsko Baltijā, kur topošiem mediķiem ieviests obligāts kara medicīnas kurs. Izrēla turpina gaisa triecienus pret Gazas sektoru, gatavoties iespējamai sauszemes